Šoreiz 3 perspektīvu podkāstā mums pievienojas Ivo Teļesņikovs, kas ir Aver Vidzemes un Aver Meži franšīžu dibinātājs, kā arī vadītājs. Pat labam Aver Vidzeme ir viena no skaļākajām nekustamo īpašumu aģentūrām Vidzemē, kā arī viena no novērtētākajām ar vairāk nekā 100 atsauksmēm. Ja tev interesē Ivo stāsts, kā nesaliekot kopā dzīvokli un kvadrātmetrus, tu vari tikt līdz franšīžas viens no skaļākajām franšīžu vadītājiem. Noskaties. Tiem, kas nezina, Ivo vispār ir iemesls, kā aizsākās, kas palīdzēja aizsākt un uzsākt tādu būsteņu 3 projektiem, un kas arī pēc tam tapa arī pa 3 perspektīvām. Tagad paldies tev liels par to, lai kā mūžam būšu tev parādnieks. Tā kā, jā, stāsti. Es pat atceros to brīdi. Mēs tieši, man liekas, tad bijām meklējām fotogrāfu. Tu, man liekas, vienreiz uzrakstīji, tad vēlreiz. Es pat vēl uzstājīgs čalis. Jāsazinās. Jā. Es tev uzzvanīju, tā mums bija, manuprāt, ātri viena klikšķis. Jā, diezgan ātri. Jā. Tā mēs viens otru atradām. Bet ne par to. Aver Vidzeme. Labākā franšīze Averā, vai ne? Protams. Gadā. Mēs uzvarējām konkursā starp visām franšīzēm. Labi, kad podkāsts izies, laikam pagājušajā mēnesī. Jā, bet jūs uzvarējāt un maleči, un tev tiešām spēcīga komanda. Un cik ilgi tu esi franšīzes vadītājs? Man brīžam grūti atcerēties, cik man gadi. 28. Tagad 4. gads, man liekas. 4. gads, es nemaldos, jā, man liekas, 4. gads. 4. gads. Nu, ok. Kā tas viss aizsākās? Ne jau tu uzsāki visu ar franšīzi, tu jau sāki iepriekš kaut ko tu darīji. Sanāk tev 18, 19 gadu skolu pabeidzi, kāds bija tas karjeras gājums līdz 24 gadiem plus mīnus, kad tu franšīzi nopirki? Te ir tas stāsts, kad es sāku tiešām no pašas apakšas. Izgāju gan aģenta ceļu, gan tas klasiskais, ka tu pakāpieniem ej uz augšu. Bet tas pats sākums bija 19. gada sākums, februāris. Es ar nekustamiem vispār tad vēl nebiju saistīts. Un mēs ar čomu to vēl gadu iepriekš sākām interesēties par investēšanu, kaut kādām tādām lietām. Viņš man iedeva izlasīt, kā jau visiem klasiski bagātais teica, nabagais teica, man liekas, visiem ar to sākās. Visi ir izlasījuši, jā, un tas tā jau aizved uz nekustamiem, nē. Aizved vienkārši ar to vairāk garā kaut kas, jā, nē, tad es sāku vairāk domāt, bet es nebiju domājis, ka es tur pats iešu starpniekot, kaut ko tirgošu, meklēšu un tā tālāk. Bet tur sakrita tā, ka janvārī čomam vajadzēja braukt uz apmaiņas programmā uz Kipru, un viņš man atsūtīja linku, kur tieši Dēvids Čukša, tagad jau barons, taisīja kursus par nekustamo investēšanu nekustamajā īpašumos, respektīvi par uzpirkšanu. Un viņš man pārsūta, kur izskatās baigi labi, davai aizēj. Es netieku, es lidoju tur jau prom, bet tu aizēj, varētu būt interesanti. Es tā paskatījos. It kā jau interesanti stāst, un tur, labi, jāpamēģina. Toreiz es arī biju students, Kojās dzīvoju ar šī brīža sieviņu, un naudas, kā jau studentam nebija. Nācās aizņemties no draugiem, lai tiktu uz to kursu. Es vēl kaut kādu atlaišu, ko dabūju 50 eiro, tad no cenas dabūju nost. Un aizgāju uz tiem kursiem, bet tas bija kaut kādā viesnīcā centrā, es vairs neatceros precīzi. Bet tas bija pirmā diena, visu dienu mums tur mācīja par dažādām investēšanas veidiem, Dēvids tur un tā tālāk. Un es atceros, es sēdēju ar kladīti, visu pierakstīju, man galvā bija, man taču draugam jādod tā nauda, man viņas nav. Tad kaut kā ir jānopelna atpakaļ. Un es, man liekas, bet, lai saprastu, kāda zināšana līmenis man bija par nekustamiem īpašumiem, Dēļs tur kaut ko stāsta, tur dzīvoklis, kvadrātmetru, un man galvā mērķītas spēlē 6 kvadrātmetru un dzīvoklis. Kāds tur sakars. Šitāds zināšana līmenis man bija, ka vispār neko nerunbīja. Bet toreiz, man liekas, viņam bija kaut kādi 50 vai 70 nevis skolēni, bet kursu dalībnieki. Jā. Un reāli no tiem 2 nedēļas, man liekas, tie kursi bija pirmā diena bija, ka tev teorija, pēc tam 2 nedēļas strādā, un tad uz pēdējā dienā tā kā apkopojums. Kaut kā tā tur bija.
Un no tiem 50 līdz 70 cilvēkiem, es arī vairs precīzi neatceros, cik tur bija. 5 bija tie, kas darījumu veids, un es biju viens starp tiem 5. Es biju atradis dzīvokli Zolitūdē un atdevu tālāk par komisiju investoriem. Bet tur arī tāds interesants stāsts, jo man, tā kā nav ne kontakta, nekā. Kā es to dzīvokli dabūju, vienkārši ar sievu gājām pie standiem, lapiņas līmējām. Kamēr es līmēju, man uzvanīja, es vispār pārsteigts, ka man kāds uzvanīja šokā. Kaut ko tur jautājis, pat pats vairs es atceru, man kauns bija pēc tam. Bet labi, ka kaut kā sanāca sarunāt tikšanos, kopā ar Deividu arī aizbraucām, viņš arī piepalīdzējis mazliet. Bet Deivids man no tās reizes arī atcerējis, jo tās visas 2 nedēļas viņu bombiju par visiem jautājumiem. Ot, šitāds te īpaši, ko tur darīt un tā tālāk. Un tāpēc viņš man tā diezgan labi iegaumēja toreiz. Piedod, ko tu studēji? Radošās industrijas. Tas ir RTU un Kultūras akadēmijas apvienota programma. Vienkāršāk sakot, viņi mēģināja uztaisīt radošus uzņēmējus. Okay. Izdevās, viss kārtībā, te jau. Jā, tikai es pēdējo kursu nepabeigtu. Bet radoši uzņēmumais ir tā kā čeki. Okay, tiem, kas nezina, pastāst to asociāciju Deividam ar Averu. Jo Deivids jau tagad vairāk ir pakāpies nost, ne? Viņš jau... Jā, tagad Ritvars ir tā kā vadītājs, teiksim tā, Latvijai un visām frančīzēm. Nē, Deivids vēl joprojām ir, bet viņš vienkārši mazāk iesaistās tieši Latvijas lietās. Viņš palīdz un domā izēju ārpus, tā kā Latvijas. Viņš šobrīd, cik es zinu, ir iestrādes Lietuvā, par Poliju arī, runas, viņš tā kā uz to virzienu vairāk. Un viņam arī savi kaut kādi vēl papildus projekti tagad. Jā, bet... Tā skaitā piemeklēšana. Bet Deivids tas, kas aizsāk Averu. Jā, protams. Visu. Ja? Mēs līdz Deividam arī tiksim. Deivid, tu 3 arī brauksi uz Cēsīm, uz Averu biru. Jā. Labi, nē, uz Rīgu mēs aizbrauksim. Bet jā, labi tev sanāk, tev bija tas pirmais, tev izmērcēja ūdenī pēc tiem kursiem, ja tu saprati, kas tur, ko tur kā, un tad tu aizgāji arī... Uzreiz nē, jo toreiz, kad es to darīju un veicu, izrādās, es to īpašumu biju piespēlējis Impērio, īpašniekam, man liekas, jā, Artim Kuprišam. Sveiks, Artim! Ja es pareizi atceros, jo viņi 2 tā bija atbraukuši. Un toreiz, jā, tā kā Zaļš Gurš, viņš man uzjautāja, kur es dabūju to īpašumu. Es viņam pastāstīju, un viņš iedeva vizītkarti, ja kādreiz vajadzēs, tad droši uzvan. Un es tajā brīdī īsti nebija aktuāli. Es tur domāju, pats paņemšos pa uzpirkšanu, tur visi tagad zina. Pusgada tur kaut ko padarījos, kaut kas gandrīz tur bija sanācis, bet es sapratu tajā laika periodu, ka man pa īsu zināšanas ir. Un ka man ir jāaiziet tas aģenta ceļš, un man bija 2 varianti. Vai Deivids, jo kurš laikā es sapratu, ka viņš ir ļoti gudrs, un es gribu no viņa mācīties. Un otrs variants jau tā B variants bija Impērio. Un es sāku ar Deividu. Ja es pareizi atceros, kas ir Deivida runā, nevarētu būt tā, ka Deivids arī sākumā pie Arta strādāja, ne? Jā, viņš bija pie Arta strādājis. Es sīkāk neatceros, to viņam pašam jāuzjautā, bet viņš vairākās firmās, man liekas, ir strādājis. Jā. Bet to viņš jau pats. Lielos uzcienos Deivida kursi nostrādāja par labu Deividam. Jo vienkārši tur bija ar Arti, mums tā viena saskaršanās bija, bet ar Deividu, plānojam tās 2 nedēļas. Tā kā arī komunikācija bija. Zināja. Un tur, vienkārši vairāk saskarsmes bija. Un es aizgāju, viņš mani atcerējās, un uzreiz bez intervijas, bez nekā paņēma. Cilvēkiem, kas nezina, termins uzpeldē vairākas reizes uzpirkšana. Pastāst, kas ir uzpirkšana? Tā ir investēšana nekustamās īpašumos. Tas ir īstenībā baigā, tāda gara tēma. Tur vienkārši konspektē. Iedomājies, es tagad savam dēlam stāstīju, kas ir uzpirkšana tā. Tur ir vairākas pazīmes. Idejas nopirkt lētāk, pārdot dārgāk. Vai nopirkt lētāk, izremontēt un pārdot. Vai nopirkt zemes gabalu, būvēt māju un pārdot māju. Izrādās paņemt zemes gabalu, sadalīt un pārdot. Diezgan īsi tā sanāca īsti. Konspektējot. Bet tur ir nianses vēl, jo ir vēl paveidi, kā pieņemsim arī jaunajos projektos var pašā sākotnējā stadijā var norezervēt dzīvokli, un pēc tam, kad viņš jau vairāk pabeigts, pārdot to rezervāciju. Tā kā pa virsu kaut ko dabujot. Tā kā tur daudz dažādi paveidi arī ir. Mēs varam uztaisīt meistarklasi, ko Ivo novadīs apmācības, un lai jūs varat bombardēt Ivo.
par uzspiešanu. 2 nedēļas no vietas. Bet tas īstenībā, to, ko es kā zaļš gurķis, man bija cik 19 gadu, tas bija 19 gadu sākums, vispār neko nezinot, uztaisīju vienu darījumu, un te rekur ir atbilde, vai es neko nezinot, varu uzsākt darboties ar nekustējām. Var! Viss ir atkarīgs no tevis. Nu, palielā. Bet kas ir kvalitāte, ja pieņemsim tagad kāds zaļš gurķis? Nu, tu ieteiktu kādam zaļam gurķim? Ar uzpirkšanu noteikti nē. Tur, lai tu varētu darboties ar uzpirkšanu, es ieteiktu iziet aģenta ceļu un tad. Jo tev vairāk saprašanas, arī kaut kāds sajūtu līmenis, labāk, ka tu aizies uz dzīvokli, un tu jau plus mīnus zini, cik viņš maksā. Kā saistās dzīvokļi ar kvadrātmetriem? Nu jā, kā minimums. Būtu vēlama tāda prasība. Bet nē, es ieteiktu aģentu ceļu iziet, jo tas tev arī pašam vieglāk būs pēc tam. Idejiski var arī sarežģītāko variantu paņemt un uzreiz iet, bet vienkārši tev ļoti daudz no kļūdām būs jāmācās un pieredzi jāsavāc, lai tu varētu. Un kaut kā tā, jo toreiz to investoru, kā es atradu Arti, es jau arī, man nebija ne investoru, nekā. Es vienkārši atvēru SS sadaļu, pērku, un visiem pēc kārtas mauc. Pirmie 3 man brutāli pasūtīja 3 mājas tālāk. 4. bija Artis, kurš davai jātiekamies. Nu, tas arī mācēt reaģēt uz nē, turpināt, tā kā nepadoties. Un, man liekas, tas rādītājs, ka no 70 tikai 5. Tā kā dabūju to darījumu, nu, tas arī ir. Kāds pacentās vairāk, kāds mazāk. Bet man liekas, tas ir jebkurā dzīves situācijā vai jebkurā uzņēmumā. Nu, tos pirmos klientus, nu, vienkārši natūrā zvani visiem un prasies, tev varu piedāvāt, vai tā vajag. Nu, mēģini kaut kā pārdot un to jāpierod pie tā nē, jebkurā gadījumā. Jā, protams. Tas ir kā tas. Jo, piemēram, jauniem aģentiem arī nav jābaidās no augstajām zvaniem, ir vienkārši jādara. Jo augsto zvanu galvenais, teiksim tā, nevis iemesls, bet labi, galvenā būtība ir pirmkārt norūdīt tevi, lai tu iemācies normāli reaģēt uz to, ka tevi pasūta. Lai nav tā, ka tev viens pasūta visu dienu sūdīgs garīgais. Jā, bet, nu jā, bet tā, lai tu esi tā kā noturīgs pret to. Un otrs, ja tu dabū objektu, tas kā papildus bonus tāds foršs. Nu, ka tu rekur ir vēl kaut kas, ko tirgot. Ok, pie šī mēs bišķiņ vēlāk pieslēgsimies, jo runājot par jā, tu mani piebremzēji, man patīk runāt. Ivo piedars, jā? Lēnāk pār tiltu, draudzīši. Ok, labi. Tu sāki strādāt pie Davida. Pēc tu saprati, ka nu, tomēr kaut kas jāpamācās. Tu izdomāji iet aģenta ceļu. Artis Davids, nu šoreiz par labu Davidam nospēlēju. Tu aizgāji uz Averu par aģentu, ja? Pareizi sapratu. Cik tajā laikā, kāds bija tā Avera, nezinu, situācija, cik daudz aģenti, kā tas viss tajā brīdī bija? Jo tas tagad, no Avers, manuprāt, tu minēji, ka Avers kompānija ir lielākā aģentūra. Nē, nav lielākā, Latvijā varētu būt. Man liekas, vai nu līdzvērtīgi, vai mēs pat esam lielāki šobrīd. Tur jāapskatās pēc datiem. Bet tajā brīdī bija tā, ka Avers bija diezgan maziņš. Tur Tērbets ielā mums bija birojas toreiz. Bija kaut kāds 16 kvadrātmetri, man liekas, birojas. Nu, tāds maza istaba, bet tagad, ja padomā, man liekas, kaut kādas, cilvēkus, cik bija, bet nebija daudz, kaut kādi līdz 10, bet man liekas 7, 8, ja es pareizi atceros. Kaut kādi 7, 8 cilvēki. Kaut kā tā. Un tagad? 60 plus. ir 60, pāri 60 ir, tas ieskaitot arī jaunos aģentus, bet daudz. Un mēs tagad arī esam visos novados. Nu labi, tu strādāji, aizgāji uz 16 kvadrātmetru tērbetes birojiņu, ofisiņu, un sāki strādāt par aģentu. Cik ilgi apmēram tu strādāji, kāds tev bija tāds pašvērtējuma aģenta līmenis? Tu kā aģents sākumā, nezinu, tā izaugsme, kā tev bija pašam par sevi? Tas skatījums uz sevi, kāds tu aģents bija? Man liekas, diezgan dabiski tā izaugsme sanāca, jo es atnācu, es neko nesapratu. Un īstenībā tur bija tā, ka interesants fakts, es esmu pirmais, kurš izgāja Avera apmācības. Jo viņas pēc definīcijas vēl tajā brīdī nebija.
Es biju pirmais, uz kā testēju to visu. Pārējie aģenti bija jau zinoši aģenti, kaut kādi, kas pārnāca uz Averu, vai viņi bija atkal pašmācības ceļā kaut Deivids kā? viņus coachoja individuāli, cik es zinu. Jā. Bet tāds kā sistēmas, kā mums šobrīd, ka ir platforma, nu labi, tobrīd, kad es arī gāju, platformas vēl nebija. Man bija vizuālie materiāli, lomu spēles un šīs lietas visas bija. Bet es atceros, ka man bija arī pašam daudz jāpieraksta. Jo es ar Deividu uz tikšanām, kad gāju, Ritvaru, Kārlu Hofmani un vēl tādiem top aģentiem, kas tobrīd bija, es arī centos klausīties, kā viņi klauzo, kā viņi runā ar klientiem, un vienkārši kaut vai telefons līdzi ir, šitā frāze bija labi jāpieraksta. Zin, kā pats pēc tam izmantot. Un tā savācās kaut kāds materiāls, ko es pēc tam arī varu pielāgot, pats klauzojot. Un, arī updateot. Un, tad tas bija interesants periods. Bet sākotnēji, to visu apgūt, bet tā dabiska izaugsme jau uz 3. gadu bija tā, ka man ieteikumu bija ļoti daudz. Palēnām es varēju tikai uz ieteikumiem dzīvot. Bet papildus mums jau tajā brīdī, man liekas, bija parādījies robots, kurš ziņas sūta, partneri, kas sūta. Īstenībā sociālā tīkla arī ļoti labi strādāja. Bet tad, kad es vēru jau frančīzi vaļā, tas bija ļoti pateicīgs brīdis, jo es netiku galā ar tiem objektiem, kas man bija. Vienkārši viņi brītīgi pa daudz, jo es jau brītīgi izvēlīgs biju kļuvis. Un kaut ko sūtīju kolēģiem, ko pats negribu. Un tā atnāca pirmais Emīls, es biju priecīgs viņam nogrūzt ar lielāko daļu. Labi, redz, tu atkal jau man skrien pa priekšu. Jā. Tu teici, 3 gadi, reku 3. gadā tev jau nāca viss pašplūsmā. 3. gads bija apmēram, kad tu izdomāji par to frančīzi sākt. Pēc 3. gada kaut kā tā arī bija. Aver Vidzeme ir, cik frančīzes bija tajā laikā, kad? 2, man liekas. Es varu samalot, bet man liekas 2. Jā. Kurzeme un Ritvars. Jā, man liekas, ka tas bija 3. Kurzeme un Rīgas. Jā, un Ritvars Sepris bija atvērs real estate un Oskars Dombrovskis Kurzeme bija. Jā, un man liekas, ka es biju 3. ja es nemaldos. Es vai 3. vai 4. es neatceros. Andrejs Horlovičs viņš paspēja pirms manis vai bija pēc manis, to es neatceros. Bet tev tā frančīzes atvēršana, tas nāca vairāk tā no tevis paša iniciatīva, vai vienkārši tev piedāvāja, hei, reku to labi? Nē, tas pašiniciatīva vairāk bija. Un tur bija vairāk faktoru sakritība, jo tajā brīdī kaut kā Rīga arī bija apnikus, man arī sieviņu visu laiku pušoja. Tad vai atgriežamies Cēsīs, tur arī vari starpniekot, jo kamēr es Rīgā strādāju, jau tāpat, ka Līgatnē kaut ko pārdevu, Cēsīs, vēl kaut kur. Un jā, tā arī ir īpašana, jā. Jā, bet viens, par ko es biju iepriekš baidījies, ka es nevarēšu dabūt tādu komisiju līmeni kā Rīgā, tā kā tas viens mans bažas bija, ka tu vienkārši mazāk sanāks pelnīt. Un otrs, vienkārši tāds, varbūt, negribējās mainīt, komforta zonā, es negribās neko. Bet, un toreiz kaut kā sakot, ka gribējās kaut ko vairāk, plus vēl sieva pušoja, ka vai mēs Cēsīm pārvācamies, un es skatos, kur Ritvars attaisīja, tur aizdevu. Tad palēm to 2 varianti bija, vai veidot savu kaut ko, vai arī paņemt frančīzi. Un te, man liekas, sakrīt domas no vienas grāmatas, pagad, tas bija kaut kāds Japāņu rakstnieks, es vairs neatceros. Viņam grāmatā ļoti smuki bija pateikts, labāk ir nevis nomāt, bet palikt labākās viesnīcas sliktākajā numuriņā nekā labākajā numuriņā vissūdīgākajā viesnīcā. Un šitais arī man diezgan norezonēja. Ja vienkāršākiem vārdiem, tad labāk tev ir daļa, 10 miljārdiem nekā 100% 1 miljons. Tas tā vienkāršākiem vārdiem, ja. Un tā bija tāda atbilde, jo labs vadītājs un labs profesionāls, tas ir 2 dažādas lietas. Jo vai tu ieliksi profesionāli par vadītāju, viņš būs labs vadītājs? Nevienmēr. Jo vadītājs tā ir tā pati profesija, kā jurists, advokāts. Jo idejas, ka es juristu ielikšu pa vadītāju, vai es tur nezinu, kaut kā citu profilu ielikšu pa vadītāju, kāpēc ne? Pēc tāds loģikas. Tāpēc tur ir savs kaut kādu
Jā, pēkšņi izlido vārds no galvas. Bet īpašību kopums, prasmes, kas tev ir jāzina, un par to arī ir jāmācās un jādara. Tāpēc tas ir pavisam kaut kas cits. Un toreiz, tā kā es biju profesionāls, un man nācās kaut kā pamainīt domāšanu un pāriet kaut kā uz to vadību, mēģināt. Bet izklausās, ka arī visā šajā laika posmā, tu pieminēji, reku jau 2 grāmatas pieņem, ka tu arī visu laiku esi paši izglītojies un gājis ar kaut kādu. Kaut kad vairāk, mazāk, jā, ir periodi, kad slinkāks, ir periodi, kad aktīvāk. Pagājušajā gadā diezgan aktīvi sanāca mācīties. Šogad man ir jau plāns sastādīts. Pirmkārt, arī par grāmatām, kuras gribu izlasīt, kas man tāds must to do liste. Apmācības, kaut kādas konferences, kas man obligāti jāapmeklē, ko es gribu. Un jā, kaut kādas apmācības jau arī nobukotas. Bet tas, ko es starp citu uzzināju, tikai no Jāņa Zaķa podkāstu sērijas pirmās, kuru tu vēl neesi noskatījies. Piedod, es neesmu skatījies. Es tam nezināju, ka jums kā aģentiem ir obligātās apmācības. Tā kā es pieņemu, ka visos šajos 3 gadu periodā tā jums bija tās obligātās apmācības, jo kurā gadījumā cik tas stundas gadā? Mūsu aģenti par to var neiespringt. Zini, kāpēc? Jo mūsu apmācību sistēma kotējas, un mums ir tur tāds apjoms, ka tev pietiek 3 gadiem. Un aģenti, kas strādā pie mums, viņiem atnākot ir obligāta prasība tā kā iziet tās apmācības, plus vēl tur lomu spēles un tā tālāk. Un tas apjoms pietiek 3 gadiem. Kad tu 3 gadus var sniegt palielam vienu to pašu certifikātu, un tā kā viss ir ok. Nu, pēc tam, protams, jā, tev papildus lietas kaut kādas būs jāpamācās, uz kaut kur vēl jāaiziet, bet pēc definīcijas tev pirmie 3 gadi tev ir nodrošināti. Ja kā tev pieņemsim, kā frančīzes vadītāji, tu uztaisīji savu frančīzi, tu atnāc rezumē, tu izdomāji, taisīšu frančīzi, visas kārtas sakrīt, viss, jāriskē, kā primārā no komforta zonas, tu atnāc izvēlējies CS, tādēļ, kad jūs ar atbildību... Es neuzreiz CS izvēlējos, man bija īstenībā 2 varianti, ādeži un CS. Jo man ādeži, kā pilsēta patika, tad viņa arī zina, kā izaugsme tur un tā. Kuram ādeži nepatīk? Un man ir tēvs tur dzīvo. Es esmu arī tur... Man tāpat tās patīk. Es tur gadu arī kaut kādu biju pats fiziski padzīvojis. Labi, cik es arī tur pie tēva biju ciemos braucis. Man vienkārši kā te līdz Rīgā izbraukt, bet es beigās izvēlējos CS. Jo, pirmkārt, dzimtā pilsēta, un otrkārt arī tīri loģiski atrodas pa vidu. Ka tu vari izbraukt visur, kur tev vajag. Un tas būs ērtāk nekā, ja es tulīt no Ādežiem uz Valmieru braukšu. Jo, kad tikko es uzsāku franšīzi, tā kā man iestrādes bija diezgan maz Vidzemē, es jau arī pats vēl tajā brīdī starpniekoju. Un es, kā ieiet tirgu, es vienkārši ņēmu visu. Tā kā bezmaksas konsultācijas, visas iespējas izmantoju. Pat ja es zinu, ka es neko tur nedabūšu, es tāpat maksimāli darīju. Un ļoti daudz... cilvēki bija, kas, piemēram, man Rīgas kolēģi bija atsūtījis, sponsorētās reklāmas, ka bezmaksas tirgus izpēc un tā tālāk. Atsūta man līdu Valmierā, es aizbraucu, un viņi saka, ka jo cena ir zem šitā, es nepārdošu, es labāk pabeigšu, pati dzīvošu šitā. Es jau tur uz vietas saprotu, ka, cena ir zem šitā. Un es sēžu domāju, sponsorētā reklāma, bezmaksas tirgus izpēta, palielam, es tur, tagad vēl man jābrauc mājās, jāizpēta, jāuztais prezentācija, jābrauc vēlreiz, palielam tas viss bez maksas, labi, saņēmos, uztaisīju to prezentāciju, aizbraucu, visu pēc tīrākās sirdsapziņas izdarīju. Izstāstīju, iedevu ieteikumus, un viņai tik ļoti patika, ka pēc 3 dienām man uzvanīja viena uzņēmuma īpašnieks, kuri gribēja pārdot Siguldā komerctelpas, vienu māju un vēl vienu dzīvokli. Un tā kā tas nav bezmaksas, tā kā izpēc. Tāpēc vienmēr arī piekrītam kaut kādām bezmaksas lietām ar perspektīvu parādīt labāko, ko tu vari, un tad tālāk jūs ieteiks, un varbūt tas pavērs kaut kāds jauns iespējas. Ok, labi. Tu esi Aver Vidzemē uztaisījis Aver Vidzemē uztaisījis cēsīs, jā? Tu atnāc cēsīm par labu cēsīm. Cik tev ilgu laiku vajadzēja, lai atrastu pirmo aģentu? Mēnesis. Stop, meloju. Oficiāli es parakstīju franšīzes līgumu. Tu tagad tā jautā, tas bija vai nu jūnijas, vai nu jūlijas. Viesotiem, tur. Man liekas, ka jūnijas kaut kad pa vidu, jo es viņu parakstīju pirtī.
Jā. Nu, radoši. Jā, radošos studēt tomēr. No radošās industrijas. Parakstīju frančīzi līgumu pirtī. Man vēl bildi kaut kur saglabājās, kur mēs sarkani tur ar to cepurīti, dvieli un parakstam. Ko jau latvieši? Bet mēs smuki to nevis vienkārši ar pildspalvu. Es atceros, mums bija spalva liela tur ar tīntītiem. Mēs ar tā smuki. Vispār ļoti nopietni pieeja. Radoši. Bet, jā, nu tajā brīdī, jā, es viens biju, es uzreiz nesāku meklēt aģentus. Es pats kaut kāds vienkārši sāku klientūru meklēt. Un pirmkārt, ofisu atrast gribēju, ko es arī izdarīju. Ko es vēl biju pirmās darbības. Ofisas noteikti atceru, mēbeles nopirkt. Un reāli augustā Emīls bija atnācis, mēs augusta sākumā satikāmies, un man pat tie godīgi tajā brīdī ne intervijas, ne atlases baigi nebija. Mēs satikāmies kafejnīcā. Un Emīls vēl ar viņu parunās atcerās to posmu, ka es tikko biju paņēmis ofisu no pašvaldības tepat skolas ielā. Un tikko mēs bijām tur remontiņu uztaisījuši, tur 50 kvadrātmetru kaut kāda plus mīnus bija. Un īstenībā, kad es viņu paņēmu, tur pat remonts vēl nebija. Nu, vienkārši neremontēta istabu. Es viņu speciāli tur nevedu. Es zinu, kā te paņem darbā. Tev pat nav. Tagad būs šis un tas, un tu atnāc. Tāpēc tur ir labi kaut tur laminēts, kā tur sienas nokrāt. Dažas sienas es tur pats biju krāsojis, pēc tam sapratu, tas ilgais taču kāpās būs. Un arī laika baigi nebija tāds meistari to. Tālāk visu izdarīju un pabeidza smuki. Un Emīlam es parādīju tos telpas, ka tur jau vismaz viens krēsls stāvēja. Un es atceros tās lūgspēles, un spēlē viens krēsls istabas vidū. Es tur tā diezgan smieklīgi. Bet tagad jau ar humoru to var atcerēties, bet jā, tas bija jautājums. Jūs ar Emīlu iepriekš bijat pazīstami? Nē, tas... Tev kaut kāds sludinājums bija vai caur pazīstami? Nē, īstenībā tas baigi spontāni sanāca, man liekas, caur Deividu. Kaut kā... Es neatceros, kā līdz Deividam nonāca, vai pats Emīls, man liekas, nerakstīja, bet kaut kā līdz Deividam nonāca, Deivids man pārsūtīja, ka kur interesē aģenta vakants, viņš tur cēsnieks un tā. Es Adelīnai nosūtīju, viņi arī pačekoja, šitie varētu ritīgi labs, es tās arī paskatījos, jā, iespaidīgi, jāsatiekas, un tad mēs satikāmies kafejnīcā. Ok, tas ir pirmais, kas ir tālāk, cik tev ilgu laiku, pieņemsim, prasīja, lai dabūtu pirmos 3 aģentus, kas tev viņi bija, nebija? Līdz novembrim 3 aģenti bija. 4 mēneši, 5-4 mēneši, kopš brīža, kad atvērīja. Un es tajā brīdī īstenībā neliku vispār reklāmas. Man liekas, sociāli vispār reklāmas par aģentu piesaist nebija. Nekādās arī SS-os nebija licis, ne CV marketos un tā vispār nekur. To, ko es biju izdarījis septembrī, apraide visiem kontaktiem, par aģentu vakants, bet tas pat bija izdarīts tikai tādēļ, ja mums tajā brīdī gāja lielais super bingo averā, un es tur biju tajā brīdī pirmajā vietā, un viens no nosacījumiem bija kaut kāds apraižu skaits, kas bija jāuztais. Man tieši pēdējo apraidi vajadzēja, un es domāju, kāds grib būt. Uztaisīt kaut ko vajag, labi, lai iet par aģentu piesaist. Un paņēmu nosūtīju, un nākamais aģents notāri atnāca, jā. Redz? Kā? Tā diezgan smieklīgs nāca. Jā, un tagad jūs jau esat pagājuši, cik sanāk, 4 gadi, ja tu teici, kopš Avervidzem. 4. gads. 4. gads, tas sanāk 22. gadā tu atvēri Avervidzem, plus mīnus. Jā, vasara, jā, man liekas, ka tā varētu būt. Jā. Nu, un fast forward uz šodienu. Kas ir Avervidzem labākā frančīze Latvijā, ja? Vai ka Rīgas aģentu un noēdī? Nenāks pie tevis uz podcastu. Atnāks. Elvis atnāks viņam. Skatoties uz šo brīdi, pagājušajā gadā mums bija restarts, bet uz šo brīdi mēs esam sasnieguši, mēs esam 8 aģenti. Šobrīd mums arī intervijas notiek, ir vēl... labi, es esmu atvērs vēl vienu frančīzi, bet tas labi ārpus konteksta, gan jau, ka tu pēc tam jautājis tāpat. Bet idejas mums vēl 2 spēcīgi pārdevēji izskatās, ka pievienosies. Bet kopumā šobrīd ir 8 stabili aģenti, un pagājuši mēnesi, īstenībā pēdējo 3 mēnešus mēs esam stabili uztaisījuši labāku rezultātu nekā aizpagājuši gadu, kad mēs bijām vairāk. Tā kā šobrīd...
tad labāk ir mazāk, bet labi spēcīgi nekā daudz, un tu īsti nespēji nokontrolēt, nezini, ko kas dara. Zini, kā tas ir arī pieredzes jautājums, jo es jau kā vadītājs arī pirmo reizi. Nu, es jau no kļūdām mācos, un kaut kādas lietas, kas savādāk ir jāizdara, kas ir jāpamaina. Un vienkārši sapratu kaut kādas lietas, kas jādara varbūt savādāk. Labi, ja kāds klausās un domā, hei, nu varbūt es arī gribu pamēģināt būt aģents, kas ir cilvēks, ko tu meklē, kas ir, pieņemsim, tas, ko šī gada vai nākošo 3 gadu mērķi, ko tu gribētu Aver Vidzemē, ko tu gribi sasniegt ar Aver Vidzemi, ko tu meklē tajos cilvēkos, un pieņemsim, vai tu meklē vēl divus cilvēkus, vai tu meklē Nē. Vai ir limits Vidzemē, kā Vidzemē? Es domāju, ka nē. Nē, jā, apgrozījuma ziņā limits ir. Priekš sevis es viņu esmu nodefinējis, bet aģentu skaita, es domāju, ka nē, jo kur Vidzemē jau arī gan Tribus strādā, labi, viņam ofis nav, bet tāpat ir aģenti, kas braukā, LVKV, Latio, Sotibijas brīžiem kaut ko arī te darās, Latvijas nekustamie īpašumi, tā kā vēl firmas, tā kā nav tā, ka mēs esam vienīgi. Un tas, ka mums te būs 15 vai 20 aģenti, es domāju, darbs pietiks. Jo šobrīd mums darba ir ļoti pietiekami, jo pa pagājušo mēnesi mēs apsekojam gandrīz 100 īpašumus. Tā kā, kas ir pa vienu mēnesi, pietiekami daudz. Tas ir daudz, jā. Un tas ir ar 8 cilvēkiem. Jā. Tādā ziņā. Ok, labi. Kas ir, ja kāds vēlas rekur nāk uz Averu? Labi, ka tu atgādināji, es neatbildēs. Es jau aizplaudu kaut ko. Es klausēju. Idejas man nav būtiski izglītība, man nav būtiska kaut kāda iepriekšējā pieredze. Man ir svarīgi cilvēka raksturs, iezīmes. Pat ja viņš nav pārdevējs, bet viņam ir pārdevēja iezīmes, to šī brīža atlases posmā mēs varam diezgan viegli noskaidrot. Jo pie manis ir nākuši cilvēki, kuriem nekustamais nav nekāds pieredzes pārdošanā. Arī īsti nē, bet iezīmes viņiem ir. Un ka viņi spēja radoši pieiet, tas risinājumi un tā tālāk. Jo pārējās visas zināšanas tu visu var iemācīties. Un mums ir pietiekami laba apmācību sistēma, lai to varētu iemācīties. Tāpēc tas, ka tu neko nezini, tas palielina vienalga. Galvenais, lai tu gribi un vari iemācīties. Kaut kā tā. Bet vienīgais, ko es negribētu no nulles, pilnībā no nulles mācīt. Tādā ziņā, tādu kā tu biji, ja? Jā, tādu es negribu. Nē, labi, īstenībā man tā jāpadomā. Man grūti sevi izanalizēt, vai man bija kaut kāds iezīmes, nebija. Tur Davidam jāuzjautā. Es pajautāšu Davidam. Viss kārtībā, noskaidros. Tur viņš objektīvāk pateiks. Ja viņš atcerās, tas arī notika pirms krietni laika. Labi, tad viņš to vismaz man kaut kā gan jau izvērtēs, pieļauju. Bet cerams, jā. Tu biji pārdevēja iezīmes. Bet jo es par pārdevēju nebiju strādājis nekad. Es pirms biju viesmīlis. Un viesmīlība bija tas, jo viesmīli īstenībā ļoti labi nekustamā īpašuma aģenti. Tas pats arī šitie, nevis piloti, bet stjuarti. Jā, jo viņam arī, Emils Stjuarts bija. Jo viņiem ir ļoti liela saskarsme ar cilvēkiem, ir problēma situācijas, kas ir jārisina, stresa noturība, un tā, ka tev jābūt profesionāli. Apkalpošanas nozare, kurā gadījumā? Jā, tā kā apkalpošanas nozare, jā. Tur, kur tu, īstenībā arī par tā pārdošanas pieredze, strādājot maksimā pie kases, tā nav tā pārdošanas pieredze, kas mums būtu vajadzīga. Lielas jūtamies komunikācija ar cilvēkiem, ja tu spēj nokomunicēt un tolerēt dažādas personības, tad ir vērts izvērtēt, jo tu varbūt vari pastāstīt tā plus mīnus, kādi ir tie aģentu, rādītāji, ar ko viņi var rēķināties, pieņemsim, nākot par aģentu, finansiāli, jo, jāatcerās to, ka aģents tomēr nav tev stabila aldziņa, tur fiksētā summiņa katru mēnesi tev ienāk, tur ir karuseļi, bet kas ir kaut kas, ar ko var rēķināties? Idejiski, ja kāds nezina, tad aģenta darbā nav algas, aģents pelna no komisijas. Es laiku uz turien skatos, bet... Zanienu uz mani skatīt. Labi, es zinu, skaties tur. Bet ar ko ir jārēķinās, ka
nākot strādāt par aģentu, tev vajadzētu būt kaut kādam iekrājuma līmenim. Jo ieskriešanās ceļš katram ir individuāls. Kāds jau pirmajā mēnesī sāk pelnīt, kāds tur 3., 4. Tas ir tīri individuāli atkarīgs no cilvēka. Un, jo man tiešām ir bijis, ka no pirmā sāk pelnīt, un tā diezgan stabili. Ir bijis, ka tur, nezinu, pēc 3-4 mēnešiem tikai pirmās komisijas atnāk. Un tā kā tie iekrājumi, lai tu to periodu var izdzīvot, kamēr tu strādā. Tā kā un mēģina dabūt tos pirmos klientus, pirmos darījumus un tā tālāk. Atgadās jautājumus. Kas ir alga, ienākuma ekspektācija? Alga, ne ienākuma ekspektācija. Okay. Plus mīnus, kas ir tas, ko varbūt vienkāršojot jautājumu, kas ir tas, ko pieņemsim tāds vidējais aģents pelna, un kas ir tas, ko tu redzi, ko top aģents šajā tirgu vidzemē varētu pelnīt? Top aģents 100 līdz 150 tūkstoši apgrozījumu, es domāju, tu ļoti mierīgi var uztaisīt. Augstāk. Tur jāskatās, jo augstāk tu ej, jo tev laika menedžments ļoti būtisks paliek. Jo virs 150, ja tu gribi apgrozīt, jebkurā gadījumā pat, ja ne vidzemē, tajā pašā Rīgā, tev būtiski jādomā, kur tu iekonomēs laiku. Un tev primāri būtu jādomā par jaunu klientu piesaisti un par īpašumu pārdošanu. Pārējo lietu tev jāmēģina optimizēt, lai tu to nedari. Jo pārāk daudz laika aiziet uz to visu. Un lielāku apjomu, lai tu varētu izdarīt. Savādāk tas būs ilgais ceļš kāpā. Tas ir tas, ko es parasti mēģinu iestāstīt aģentiem, kad es runāju par fotografēšanas pakalpojumiem. Tādā ziņā, ka jūs loģiski, ka visi aģenti var, jebkurš cilvēks var uztaisīt pats bildes īpašumu un visu to, bet tas ir tas laiks, ko jums aizņem sataisot bildes, sakārtojot īpašumu, kur apstrādājot un viss tam līdzīgi. Tad varbūt nākošais jautājums būtu, kāpēc aģentam vispār izvēlēties aģentūru, proti Averu šajā situācijā? Kas ir tas, jo es pieņemu, ir diezgan daudz individuāli aģenti. Es strādāju visus aģentus, cilvēkiem ir arī individuāli aģenti. Bet kas ir tas, kāpēc izvēlēties Averu? Nē, strādāt individuāli nekā slikta nav, bet šoreiz mazliet pārdefinēšu to tavu jautājumu, nevis kāpēc tieši Averu, bet kopumā uzņēmumā strādāt. Labi. Un, jā. Un atgriezīsimies vēl soli atpakaļ, kad mēs runājam par fotografēšanu un par laika iekonomēšanu. Un šeit, kad individuāls aģents pats taisa sludinājumus, pats bildē, pats taisa līgumus, pats, sociālo tīklu materiāls taisa, un tur vēl entākās lietas. Te ir jautājums, kas tu gribi būt? Tu gribi būt amatieris vai tu gribi būt profesionāls? Ar ko atšķirās vispār amatieris no profesionāļa? Sistēmā. Jā, tieši tā. Jo te vienkārši salīdzinājums ir futbols. Jo ir amatieru un ir profesionālā. Amatieru futbolā tur aizmet bumbu un visi smalc pakaļ skrien. Profesionālā tur ir konkrēta sistēma. Katram ir sava loma, ir uzbrucēji, ir aizsargi, ir centrālais spēlētājs, labais, kreisais un tā tālāk. Un skrien pakaļ bumbai tas, kur atbildības zonā atrodas viņa. Nevis visi bariņā. Un te ir tieši tas pats, jo, ja tu gribi būt profesionālis, tad tev jānodod tie darbi tā atbildības zonā, kurā atrodas. Tev nav pašam jābildē, jo mans uzstādījums tas, ka aģentam vajadzētu domāt, kā dabūt īpašumu. Labi, īstenībā aģentūra jau arī dot un diezgan daudz. Un otrs, pārdot to īpašumu. Pārējo visu aģentam nav jādara. Viņam nav jāraksta sludinājumi, viņam nav jātais video, viņam nav video. Viņam ir jābūt video, bet profesionāli. Jā, tā kā es domāju, jāmontē video. Īpašumu tūres tur vai kaut kādi profesionāli video, to viņam nav pašam jāfilmē un jāmontē un tā tālāk. Un īstenībā pat parastos video viņam arī nav jāmontē. Tā kā, lai ir cilvēks, kurš to dara. Tas pats ir sludinājumu rakstīšana. Priekš kam tērēt laiku, tu sēdēs rakstīsi to sludinājumu. Labāk tu aizēji uzvani augsto zvanu un dabū klientu uz tikšanos. Tā kā tev potenciāli arī ienākumi pieaugs. Un vienkārši tās visas lietas jākato nost. Un uzņēmums ir tas, kas dod tev to iespēju kļūt par profesionālu un apgrozīt vairāk, uztaisīt vairāk darījumus un tā tālāk. Jo es īstenībā nezinu, es arī ar Dēvi par šo tēmu biju runājis,
Es nezinu nevienu individuālu aģentu, kurš apgrozītu vairāk, tur 150 vai 200 tūkstošiem. Palēm tie aģenti, kas apgroz 150, 200, 300, 400, arī tādas summas ir gadā. Viņi visi strādā firmās. Kiwi, Avers, Tribus, Latio, varbūt arī Starlexā, man liekas, bija, un tā tālāk. Tā kā visi strādā firmās. Kāpēc tur ir rezultāti labāki? Pirmkārt, ja tu esi aģents firmā, tev ir team līderis, vai arī vadītājs. Tur atkarībā, cik liela firma. Un, jebkurā gadījumā, tev ir kaut kādi KPI. Tā vajadzētu būt. Es ceru, ka tā ir. Un tevi pušo. Tā kā, ja tu nedavelc, tevi pušo. Vai arī uz redzēšanās. Pēc kaut kāda termiņa un tā tālāk. Tev ir komanda, kas tevi uzmundrina un vai tev izdosies, maucam, viss būs labi. Tā kā ir atbalsts. Un tā kā tas tev palīdz, jo, kad tu strādā viens, piemēram, mums arī sapulces 9 un tā tālāk. Tu strādā viens, pamosties 9. Šodien pagulēšu, tāpat nekā nav, vai ne? Un tu vienkārši palaidies. Ja tev iet grūti, nav darījuma, tur tukšie mēneši strāpās, tev jau nav, kas tevi uzmundrina, kas tev palīdz, kaut kādu risinājumu iedot, plānu sastāt. Tev pašam jākuļās ar to visu. Jābūt ļoti spēcīgai pašdisciplīnai. Jā. Un tādu pašdisciplīnu tu neaizvietosi ar sistēmu savā ziņā. Tu vari būt pašdisciplināts, bet tev ir tik daudz laika dienā, cik tev ir. Jo tā apziņa, ka tu esi spēcīgā komandā, kas šobrīd arī mūsu aģenti ļoti labi izjūt, tu var neko neaizstāt. Un tā kā tas arī īstenībā ne tikai par to motivāciju, bet arī sāncensība, kas ir komandā. Jo katrs jau ir individuāls pārdevējs. Un viņi skatās, tur nezinu, Jānis pārdeva pa 15,000 vairāk nekā es. Bļāviens, tas ir iespējams, arī varu. Un tu vienkārši pats pavelcies un uztaisi labāku rezultātu. Un individuāli tu arī tā kā grūti to izsekot, jo saka, bieži vien palaižās. Un īstenībā vēl viens iemesls, tos lielos apgrozījumus lielākoties jau ar lieliem objektiem dabū. Bet tur ir uzreiz nianse. Par lieliem īpašumiem, kur ir 500,000, tur miljons un uz augšu, lielākoties īpašnieki grib, lai aiz aģenta stāv firma ar reputāciju, ar kaut kādu backgroundu, ka viņi individuāliem ļoti reti, kad to uzstājas. Vai arī viņam tur ir tīkākā saikne, tāpēc iedot, bet lielākoties pie lieliem uzņēmumiem iet. Par to komandas garu es varu papildināt no sevis iedot savas 5 kapeikas, ir tas, kad es esmu bijis uz divām ballēm, gada kā jūs esat Ziemassvētku šo te jaungada balla. Jaungada balla, ja. Un pirmajā reizē, kad es biju, otrajā reizē arī tas pats ir tas, kad man ļoti patīk filma Wolf of the Wall Street. Es nezinu, man vienkārši tā enerģija, ko iegūst, to visu nevar raksturot, es nezinu, kā to filmā ir, kā filma to spēj iedot tev, tas vispār man liekas fenomenāli, bet aiziet uz to balli, tā arī ir sajūta, ka tu esi starp haizivīm, kad visi ir tādi motivēti un tiešām visu gadu rukājuši, un tad tevi vēl atzīst pieņems par top aģentu, tev ir top šīs tās tur, tā pārdotākais, dārgākais īpašums, izīrētākais, lielākais īpašums. Un šī gadā es netiku uz to balli, bet arī pašā laikā, smieklīgā kārtā pat tad, kad, tiešā formātā es Averā nestrādāju, bet tā balle pat var tevi no malas uzlādēt. Tas man liekas diezgan iespējīgi, ko Avers ir sasniedzis. Un kad es domāju, ka tāpat tās labi Avers ir tas, kas savā ziņā aizsāka 3 projektus, bet tas ir tas, kas, manuprāt, kas tevi notur iekšā tā viss, kā tu saki, tā komandas gars un tas spēks, kas nāk ārā no visa tā, nezinu, tā enerģija, tā kā cepuri nost. Jā. Un īstenībā tagad, kad tu stāstīji, vēl viens, kāpēc aģents, lielākoties, kad aģents jau nostrādā kaut kāds 3+ gadus, viņam jau tur sāk zakties domas, varbūt iet taisīt savu, tur vēl kaut kas, ka gribās kaut ko savu un tā tālāk. Un bieži vien nerēķinās ar izmaksām un kaut kādām tādām lietām. Jo, visticamāk, kad aizveido, kas man tur ir, labi, fotografi, tur juristi, neko man vairs tur nevajag. Un tev uzreiz jautājums, tu esi amatieru līgā vai profesionālajā, tas ir viens jautājums. Bet kopumā jau mēs par izmaksām runājam.
man liekas, es skaitli nevaru saukt, bet pateiks tā, tikai uz kaut kādiem robotiem, kas tur ziņas sūta, WhatsApp, SMS, tur un tā tālāk, automatizācijas, bagu labošanas, mājaslapas un vēl kaut kas ir 5 ciparu skaitlis, ko pagājuši gadu tā kā es arī biju samaksājis. Un tajā summā neiet ne biroja nomas, ne fotogrāfs, ne asistenti, 2. Man 2 asistenti. Ne mārketinga speciālists, ne kaut kādi mārketinga pasākumi. Nu, palielam tās lietas vispār neskaitās iekšā. Ne tur biroja preces, ko mēs te pērkam, un tā, ne dāvanas klientiem. Un tā summa ir beigās krietni lielāka. Un ja tu gribi sniegt pakalpojumu kvalitatīvu, tā kā tev gribi vai negribi, tā kā būs tas čeks augstāks. Un aizejot, tā kā aģents domā, ka es iekonomēšu to uzņēmumu daļu, strādājot individuāli, bet galu galā tu tā kā vai nu ritīgi daudz sava laika velti, un tu labi kapeiku vairāk dabū, vai arī tev tās izmaksas pieaug un tur stipri neatšķirās. Jo pirmo gadu, es tā tīri, kad es atvēru frančīzi, man liekas pat 2. vēl, kad biju aģents, es pelnīju vairāk nekā no uzņēmuma. Un ka tas tīri ieskata. Tas, par ko tu runā, tā uzņēmuma daļa ir komisiju sadalījums, par kuru cilvēkiem, kas nesaprot, ir tas, ka tu strādā jebkurā frančīzē, jebkurā uzņēmumā kā aģents, tu kaut kādu procentu no savas komisijas vienkārši Jā, tur splits ir. Tas ir kā, kurā firmā tur atšķirās. Jā, bet, kāds ir patreizējais uz šodienu Averā jums tas sadalījums? Jums ir proti pa saucamajām tajām sadaļiņām, kur tikko atnācis jauns sveiks gurķis, jā, un tad paliek labāks. Tur ir jums kaut kāds sadalījums, kādu kritēriju, kas jāizdara, lai būtu. Kāds ir tas sadalījums, ar ko jūs piedāvājat tiem aģentam? Es tagad sāku domāt, es to varu stāstīt, vai ne? Nē, gan jau, ka varu. Idejas, ka jā, viss sākās ar jauno aģentu, jaunā haizivs, tad mums ir 40 uz 60 proporcija. Pēc tam, kad tu noliec eksāmenus lomu spēles. Un tā tālāk, tad ir 50 uz 50. Tu kļūst par aģentu. Pēc tam tev ir jāaiziet vēl papildus kursi, apmācības, kaut kāds arī pārdoto objektu skaits, konkurences un summa, kas ir jāapgroza. Tad tu jau kļūst par vecāku aģentu. Un pēc tam, tā kā tev ir iespēja kļūt par tīmlīderi, tur vēl atsevišķi tiem, kam ir ambīcijas un grib savu komandu veidot. Jo to sistēmu mēs arī pagājuši gadu uzlabojām. Mums tagad, saprat, arī aģentiem ir uzlabots. Mums tagad ir 3 dārgi metāli. Tur zelts. Labi. Pārējais jau paspēja aizmirst, jo man tikai zelta šobrīd ir. Nekas, tikko ieviest sistēmu, tikko ieviest zelts, dimants, man liekas, un platīns. Jā, kaut kā, bet secības varēja arī sajaukt, bet labi, nav tik būtiski. Bet tur vienkārši doma ir tāda, ka tev, protams, arī jāizpild kaut kādi parametri, lai kotētos tai programmai, bet tev ir iespēja tā kā dabūt arī daļu no uzņēmuma peļņas, plus vēl papildus labumus. Tā kā, tas arī tāds jauna lieta, ko mēs bijām uztaisījuši. Un īstenībā tie atjauninājumi vēl viena lieta, kāpēc ir labāk strādāt uzņēmumā. Kamēr es tev stāsties, atcerējos, ko vēl var pieminēt. Ka, pieņemsim, tirgus tendences un izmaiņas ir īpaši pēdējos gados viņas diezgan bieži notiek. Un uzņēmumi, kuriem ir lielāka kapacitāte ar kaut kādu naudu, ko viņi var ieinvestēt izmaiņās, ir lielāka varbūt, ka viņi ievies, piemēram, mēs ar tevi tagad sākām taisīt AI video. Un palielam mēs arī, man liekas, viena no pirmajiem, kas masveidā to sāka Latvijā, ne? Un tā kā mēs to diezgan ātri pielāgojām. Un tagad piedāvājam zemju, viensētu, kaut kādu graustu īpašniekiem, kā viņu īpašums varētu izskatīties. Pircējs jau var iztēloties. Bet kopumā par jebkādām automatizācijām, digitalizācijām, vēl kaut kādām izmaiņām vienkārši uzņēmumi var vieglāk sekot laikam un ātrāk ieviest. Ja tu esi individuāls, tev ir kaut kāds gan jau kā naudas ierobežojums, kad fiziski laika ierobežojums, naudas ierobežojums, kad fiziski nepietiks laika. Un, jo šeit ir ļoti labs salīdzinājums, man liekas, pagājušā gadsimta sākumā, par to pašu Wall Street, starp citu, kā viņi darījumus tur reģistrēja. Vienkārši papīra formātā tur rakstīja, un papīra veidā tas viss notika. Un pēc tam, kad parādījās datori,
tie, kas nepārgāja uz datoriem, kas tur kaut kāds jauns un štruntīgs, ne, tak, ne, Jāiemācās viņiem ātrāk papīrs. visu dzīvi tur esmu rakstījis, ne, kas tur. Un beigās tie, kas nepārgāja, vienkārši izgāja no tirgus. Jo fiziski ar datoru palīdzību tu varēji ātrāk to izdarīt, lielākus apjomus paņemt un vienkārši izspied ārā no tirgus. Un šeit īstenībā tie AI, kas ienāk mūsu dzīvē pēdējo gadu laikā. Latviski NI, mākslīgais intelekts. Jā, sorry. Un tas, man liekas, arī ir viens no, kas ir jāņem vērā uzņēmējdarbība. Tad ne tikai par nekustamiem īpašumiem, te kopumā. Jebkurā. Jā. Un, jā. Piedod, es vienkārši gribēju atgriezties par to, ka es gribu arī pateikt to, ka nav jau neiespējami uztaisīt to savu aģentūru. Viss ir iespējams. Bet vienkārši tas, ka tā proporcija saprast, vai tev ir kaut kāds sapnis mērķis, ko tu gribi uzbūvēt, vai tu gribi nopelnīt naudu. Ja tu uzskati, ka rekur frančīzes vadītājs, uzņēmuma vadītājs, tad sēž un tikai piķi skaitē. Ja? Tā īsti nav. Tā ir klasiskākā, ko cilvēki domā, ka viņi jau 3-4 gadus strādā, viņam jau ir apgrozījums, uz to gadu jau vajadzētu būt tāds diezgan augsts. Un, tu maksā to savu splītu, tur neko nedara. Viņš tur braukā tur ar mašīnu, tur viss viņam labi. Es te viens pats rukāju. Bet īstenībā daudz arī neaizdomājas, ka taisot uzņēmumu, īstenībā vispār kopumā, ne tikai par nekustamiem īpašumiem, bet kopumā taisot uzņēmumu vaļā, īpašnieks bieži vien tur arī ņem kredītus un tā tālāk, un ka viņš riskē ar naudu, un tā tālāk, jo bieži vien cilvēki grib dalīt peļņu, bet izmaksas jau neviens negrib dalīt. Un šajā gadījumā viņš uzņēmās risku, pārkāpā ar sevi, ieinvestē naudu, un vai sanāks, vai nesanāks, viņš jau pats līdz galam nezina. Viņš mēģina kulties. Un tā ir tā daļa, par ko cilvēki neaizdomājas. Jo tur idejas, ka, ja darbinieks pēc atnāk, ka tu vari es tev 10% pārdošu tur no sērijas, bet šērojam visu kopā. Gan izmaksas, gan peļņu. Ja mēs pakāšam, tad mēs pakāšam kopā. Zini kā, tad lai tu vienmērīgi risku uzņemam. Un risku uzņemt ne visi ir gatavi, un ne visi arī grib. Un neapzinās to risku, kāds viņš ir. Tajos pašos nekustamajos īpašumos tev jau ir arī ļoti daudz, kas man liekas fascinējoši, ka man liekas, ka, labi, es pieņemu, ka daudzos uzņēmumos tā ir, bet tev ir ļoti daudz iesaldētās izmaksas, jo tev ir nauda garantēta tikai tad, kad ir pārdots īpašums. Jūs no klientiem, no īpašumu īpašniekiem. Jā. No īpašniekiem neko nepresēt līdz brīdim, kad īpašums ir pārdots. Tad, kad īpašums ir pārdots, tikai tad jāsamaksā tā komisijas daļa. Ja jūs parakstat līgumu un tagad 6 mēnešu laikā nepārdodat un jums beidzas līgums, izmaksas. Tas ir plikas iesaldēta nauda, kura ir potenciāli pazaudēta nauda, tā arī nepārdod. Ar ko arī nerēķinās pieņem, ja cilvēks nopelna X naudu, atdod X procentu uzņēmumam, tad domā, ja es tādu procentu atdodu, tad pārēji arī atdod, tad visu tā nauda holiek tavu kabat. bet jā, bet tas ir, es domāju, kad dzīves skola daudz, ir bijis kāds, kas aiziet prom, proti, kas, ja uztais savu aģentūru, aiziet prom un tad nāk atpakaļ vai pastrādā individuāli kā aģents un atnāk atpakaļ. Ir tādas situācijas, vai jūs viņus beigi? Ir bijušas, zinu, ka Ritoram ir bijis, ja es nemaldos. Bet, ja tu viņus pasauks, viņš tev pastāstīs sīkāk. Man liekas, ka viņam ir bijis. Man ir bijis, ka aiziet un atnāk atpakaļ. Ir bijis, ka aģents jau iepriekš 2 reizes ir citā firmā strādājis, pēc tam individuāli, un tad pie mums atnāk. Tā ir bijis, bet ir gadījumi, kad apzinās, kā ir strādāt pašam un kā ir firmā. Jo īstenībā, ja tu esi uzņēmuma, kaut vai vadītājs,
Tev jau visu laiku ir jādīlo ar problēmām. Un palielinu, tu nedīlo ar problēmām tikai tad, kad tu kļūst par akcionāru, kad tu tikai sapulc. Tas jānoklausās. Bet arī savā ziņā tur izskaidro. Bet, Tev jāliek roka uz pulsa, jāskatās, lai tie vadītāji kaut ko nesastāv. Nu jā, bet no idejas, ka tu esi vadītājs, tev visu laiku ir problēmas. Tā kā vai nu tie ir klienti, vai nu tas ir kolektīvs, vai nu tas ir finanšu problēmas, vai kaut kāds juridisks problēmas. Visu laiku ir problēmas, un tev visu laiku ar viņiem ir jādīlo. Pārpratumi, jā, un tev, tā kā tas neapstāsies. Tev, visu laiku viņas būs, un tev ar viņām ir jādīlo. Bez variantiem. Un jāmāk ar viņu dīlot. Kā tev liekas, Latvijā, tagad ir cik Averam frančīzes ir? Ir Latgale, Vidzeme, 3 Rīgas, jā? 3 Rīgas. Zemgale, Meži un... Latgale, Zemgale, Kurzeme, Vidzeme, 3 frančīzes Rīgā un Meži. 7 tur. 7? Labi, Jā, pieņemsim. 7. Labi, Kā tev liekas, ir vēl vieta? Man ir kāds apvainosies. Es jūtu. Labi, ok. Jāpastrādā vairāk pie mārketinga. Bet ir vēl vieta frančīzēm, pieņemsim tie pašā Vidzemē. Tu redzi, kad proti, savā ziņā tu varbūt savu iešoju kājā, ka saka, hei, jā, tā konkurence ir vieta, bet pieņemsim, ja kāds tagad izdomātu, es gribu Valmierā uztaisīt. Ļoti tuvu, bet Rīgā jau arī viņi visi tur vienā maisā ir savā ziņā. Ir, un mums šobrīd arī notiek pārunas tieši par Vidzemē, bet šito momentu es publiski šobrīd neteikšu. Bet ir iespējams, protams. Jebkurā gadījumā tā kā viens uzņēmums nekad 100% visu tirgu nepārvaldīs. Tas jau ir monopols, un, man liekas, tas mūsu apstākļos nav iespējams. Kā tu pats minēji, ir jau arī citas aģentūras, kas te strādā. Tad tieši tā. Bet jums ir nav kaut kāda savstarpēja attiecība, nezinu, tur pasliktināšana. Pieņemsim, labi, Rīgā laikam izteiktāk ir tas, ka tur ir, tur tiešām 3 frančīzes vienā tirgus ir ļoti liels. Nav šaubu par to, bet tādā ziņā, ka viņi visi tur ir vieni, tur nav kaut kādas, nezinu, ne interešu konflikti, bet pieņemsim tas pats sadalījums starp kurš ko dabū, kur nedabū, kuram pirmā roka vai vispār tāda pirmā roka eksistē tur. Es saku, vadītājām jādīlo ar problēmām. Nē, gadās jau kaut kādas lietas, bet viss ir atrisināms, tāpēc tādā ziņā, ka baigās problēmas būtu, nē. Tad lielos vilcienos, ja jums interesē, jūs varat uztaisīt tepat blakus Cēsīs frančīzi, lai Ivo ir vēl bišķiņ problēmas. Bet nē. Iespējas ir, un tā pašā Latvijā vēl joprojām ir vēl iespējas, ko darīt. Tāpēc, ja jau šobrīd mums tā kā arī Lietuvā procesā ir vēršana vaļā, ar to aktīvi Ritvars nodarbojas. Un tas pats arī mums tas nostāja ir, ka mēs aktīvējam ārpus Latvijas. Starptautiski. Tavā laikā varbūt bija cits cipars, varbūt tu zini, kāds tagad ir, ja kāds grib uztaisīt frančīzi, cik tas izmaksā, apmēram? Ja tu nezini, tu vari neteikt, tā, ka, lai nav tā, ka tu samelo. Ja tu pasaki, pa 5 uztaisīs, bet īstenībā ir... Ja godīgi, es nezinu, cik tagad. Tiešām nezinu. Tur... Bet kāds no malas var vispār nopirkt? Pieņemsim, ja tu esi kā aģents, es pieņemu, ka tev ir daudz vieglāk. Var, jā? Rekord pieņemsim, es tagad izdomāju, kluba neuztaisīs frančīzes, varu aiziet pie Ritvera, rekord nauda. Nē, tev būs arī jāreicinās, ka tev kaut kas jauns būs jāmācās. Nē, tas jā, bet pieņemsim, kas ir tas kritērijs, kurā, jo pieņemsim, ja jebkurš varētu nopirkt, tad atkal sajūta pa kvalitātes zudumu būtu. Tādā ziņā, ka ja lauksaimnieks izdomā viņam te traktors pārdeva, tagad grib ar nekustamiem, varbūt nopirkšu frančīzi. Tas tiek izvērtēts precīzāk. Es saku, to es neesmu darījis, tāpēc es tā baigi nokomentēt nevarēšu, bet vērtēts tiek. Un ārpus Avera cilvēki var. Kāpēc ne? Jo es zinu, ka arī bija, kas bija izteikuši vēlmi. Man liekas, arī pats Averis bija uzrunājis. Es sīkāk par to baigi nebija interesēts. Es sapratu, Ritveram jautājumu. Jā, to drīzāk Ritveram jautājumu. Es tev precīzāk atbildēs. Ok, labi. Atgriežamies pie manas mīļākās tēmas - mārketings. Sapšities, ja jūs esat individuālais aģents, jūs droši, un gribat kaut ko dzīvē pamainīt, droši varat rakstīt man
vai uz Averu Vidzeme, mēs labprāt izskatīsim tā kā jūsu pievienošanās. Es vienkārši iestrpinātu par tēmu, kas bija Viss kārtībā, lietas reklāmas savas te droši. Labi, varbūt viena piebilde. Ja jums likās iepriekšējā tēmā, ka individuāli strādāt ir slikti, nekādā gadījumā. Tā kā tas ir atkarīgs no jūsu mērķiem un ko jūs vēlaties. Jā, ja pietiek ar to, kas ir, tad viss kārtībā dzīvo nost. Galvenais jau ir tas, lai tu esi pats kā individs laimīgs un tev viss izdodas. Bet, ja ir lielākas ambīcijas, droši rakstiet. Jā. Un, kad rakstat, pasaka, kad redzējāt 3 perspektīvu podcastu. Piebildīt. Bet par mārketingu. Viena lieta, vienkārši tas, ko es diezgan bieži mums sanāk komunicēt par mārketingu savstarpēji runājot. Viena lieta, ko es domāju, varbūt tu zini, kāpēc tā nav, jo kā aģentūrām, kā nekstam visu aģentūru, jūs ir diezgan lieli. Un viena lieta, ko es neesmu pamanījis, ir tas, ka pieņemsim, aģents tagad izdomā tirgot īpašumu, teiksim, Ādažos, ja? Tu tirgo to savu īpašumu, ja? Bet tev nāk cilvēki, kur interesē tas dzīvoklis Podniekos, pieņemsim. Bet jums nav tāda sistēma izveidota, kad rekur jums ir, vēl 3 citi aģenti, kas tajos pašos Ādažos tirgo to. Un tajā brīdī, kad tas aģents nopublicē sludinājumu par to, kādēļ viņš nenopublicē vēl par to, ka tev, apkārt man kolēģis arī šo tirgo. Un tu savā ziņā kā aģents nostrādā uz ieteikumu. Tev nav jānorāda, kurš aģents pieņemsim tirgo to, bet tu uzrakst, es redzēju tā sludinājumu, bet es redzēju, ka arī tavu kolēģim ir šis te īpašums. Protams, tas paplašināt arī mārketingu, jo tas ir, manuprāt, diezgan elementāri uztaisāms, kad, tu dabū šajā reģionā to īpašumu, tad uzreiz mēs uztaisam, kur jūs mārketinga asistents uztaisa tās vizualizācijas, kur ir vēl 3 citi īpašumi šajā reģionā, lai papušot, lai viens aģents papušotu vēl 4 citus aģentus, to mārketingu, un tā paplašināt vēl vairāk mārketingu caur storijiem vai caur tiem pašiem postiem un tam līdzīgi. Kāpēc, Ivo? Tīri teorētiski mums jau tāda sistēma ir. Jautājums ir, es zinu, ka Rīgā viņa aktīvāk lieto, bet tas ir tā lieta, kas man ir sarakstā, kas man jāpieķerās un nopietnāk jātaisa. Jo, piemēram, ar to tavu tēmu saistīto, man ir vēl viena papildus ideja radusies. Labi, melošu ne man. Sievai. Bet man tā ideja ļoti patika, un tas tieši rezonēs ar to, ka mēs arī uzsvaru liksim kopumā ne tikai, kas mums vēl tirgojas, bet arī uz īpašniekiem, kas, pieņemsim, tajā pilsētā tirgo, bet varbūt viņi negrib aģentu tur pakalpojumu, tur līgumu dēļ vai kaut kā. Bet mēs atradām veidu, kā varētu izveidot sadarbību ar viņiem un piedāvāt mūsu klientiem. Bet to es tagad neatklāšu, tas mums vēl izstrādes procesā. Tad, kad būs izgatavots, jā. Bet teorētiski to, ko tu pateici, tāda sistēma mums ir. Tur var redzēt, kas tirgo vēl. Tur drīzāk jautājums, cik daudz viņi tiek izmantota. Bet mēs to praksi tāpat piekopjam. Ja, piemēram, kāds tajā pilsētā tirgo vēl kaut ko līdzīgu, tad mēs cenšamies arī piedāvāt papildus klientam vēl to opciju. Bet tā postošana, pieņemsim visu postījumus, mārketinga asistents sagatavotos, vizualizācijas un aģenti paši publicē. Nezinu, kaut kāda automatizācija vai kaut kas, kad jums automātiski, pieņemsim, piekļuvi kaut kādi aģentu kontiem nav izveidoti. Tas kaut privātuma pārkāpumi vai vienkārši tā, kad... Kādā ziņā? Proti, ja jums būtu, tu saki, ka ir divi asistenti, ja, bet tas asistents, viņam ir piekļuve Emīla, sostīkliem, vēl kaut kādiem sostīkliem, tā kā viņiem ir, tā atļauja dota, ja, nopublicēt storijus. Un tad tiešām, tā kā tev ir tas mārketinga asistents, kas, liek tos storijus. Labi, tur varbūt var pārpušot to tirgu, tādā ziņā, ka cilvēks atsako jūs laiku storijos tikai tirgo, bet es domāju vienkārši no vizualizācija puses, kad diezgan bieži jūs ieliekat, tagad pārdošanā ir šie objekti. No Averu Vidzemes puses tieši, kur Emīls ieliek un pārdodas tur. Tad pie viena, ja jums interesē, tad sadala tos sostīklus, nevis vienā dienā sabāzmēm pārdodam to, bet reģioni, kuros mēs pārdodam, Cēsu reģionu. Cēsīs, kur Averu Vidzemē pagaidām ir šie te, bet tas jau vairāk uz Averu Vidzemes, kā viņi te būtu. Tev vajag vēl asistentu. Tā, es gribēju kaut ko pateikt, man pēkšņi doma izskatās. Piedod, es sāku domāt. Tādēļ, kad man patīk tas, kad jūs aktīvi
visi tādas jaunas idejas ieviešat, bet Mums regulāri, ja pieņemsim skatās arī, mums katru gadu kaut kādi jaunumi ir. Tā kā mēs visu laiku procesā esam, jo šobrīd šito 3 mēnešu laikā mums vēl jaunumi ir, kas mums pamainās, un tas nav, ka mēs tur kaut kā tikai vienu produktu, bet reāli automatizācijas, ko arī mēs ieviesīsim. Jo šobrīd, man vajadzēs šomēnes to ieviest, bet mēs brauksim ceļojumā, tāpēc nākamēnes ieviesīsim. Bet klientu servisu uzlabošanai, tā kā mums būs automatizācijas, kas šobrīd jau Rīgā, cik es zinu, ir palaists, mēs palaidīsim mēnesi vēlāk mazliet. Šobrīd jau ir ļoti labas atsauksmes no klientiem. Par to es, labi, šobrīd varbūt vēl nestāstīšu. To tāpat klienti redzēs. Un par to, ko teici, mums ir automatizācija, kur tu vari jau sistēmā salikt konkrētus postus, datumus, laiku, kad viņam jāposto būtu. Un tev fiziski pašam tas nav jādara. Un viņš pats konkrētā laikā dienā ieliks to postu. Bet tas nozīmē to, ka, tad jau tas mārketinga asistents to var setafot jau, ja? Idejiski jā, bet šobrīd, man liekas, tas bija darīts vairāk, ka mārketings speciāls satājas, aģents pats ieliek un tā. Bet to gan jau, ka var optimizēt arī vēl. To vajadzētu optimizēt, lai aģents iegūtu laiku. Atzīšos godīgi, mēs vēl super aktīvi to neizmantojam, bet to vajadzētu sākt. Lai iegūst aģents laiku atpakaļ jau. Nē, viss ir izstrādes procesā. Man patīk tas, ka jūs konstanti augat un... Tas jau viss ir kaut kāds, ir arī neveiksmīgas lietas, to, ko mēs ieviešam, pēc tam atceļam, tā kā tas jau viss ir eksperiments. Jūs mērat pēc atsaucības, proti, ko klienti stāsta, vai jūs skatāties uz tiešām tādiem baigi cietiem datiem, ko jūs redzat kaut kā, nezinu, analītikā vai kā? Atkarīgs no rezultāta, jo kur burtiski dažus mēnešus atpakaļ mēs vienu atcēlām lietu, ko bijām uztaisījuši, jo sapratām, tā kvalitāte nav tāda, kāda mēs gribētu. Un tā kā tur nav jēgas turpināt šobrīd. Tas burtiski iesaldēts. Pēc tam varbūt kaut kādā citā veidā vai kaut kā parādīsies, bet tur šobrīd nav jēgas neko darīt. Bet atkarīgs, kas ir saistīts ar klientu, saistīts ar aģentu, un tā kā ar objektu piesaist, ar kvalitātes noturēšanu tā tālāk. Jo mēs arī tā, lai noturētu to kvalitāti, mēs jautājam feedbacku īpašniekiem. Arī fiziski tiek nosūtītas ziņas viņiem e-pastā, lai viņi novērtē. Tur 10 baļu sistēmā kaut kādas lietas, tur juridiskās zināšanas, tur pārunas, tur vēl kaut kādus komentārus, ieteikumus, lai atstāja. Un, ne visi, protams, izmanto tos ieteikumu došanu, bet ir, kas tiešām raksta un cepuri nost. Jo tas ir, lai kaut ko jaunu ieviest vai kaut ko uzlabot, palielam tev ir 2 iespējas. Vai ar klientiem komunicēt, viņi kaut ko iesaka, vai ar aģentiem komunicēt, tā kā darbiniekiem, ja? Kā kurā firmā, tur atkarīgs no nozares. Un tā kā no viņiem feedbacks un kaut kādi ieteikumi. Un tā kā tev palielam 2 opcijas. Un mēs mēģinām uz abām pusēm iet, jo ir kaut kādi uzlabojumi, ko aģenti ir ieteikuši man, un kas arī šobrīd labi strādā. Tāpēc es esmu vienmēr atvērts kaut kādām foršām idejām. Pieņemsim, tu minēji, ka kaut kāds tas, rīks ir uzlikts uz pauzes. Kas ir tas laika loks, kurā jūs nosakat? 3-4 mēneši. 3-4 mēneši. Ir kaut kādas lietas, kas varbūt kamēr iestrādājas. Jo pieņemsim par tajiem pašiem mākslīgā intelekta video, kad tu parādi to īpašumu. Man liekas, ka tas varētu būt bums, ka tas tāpatās optimizēsies laika gaitā, tas uzlabojas kaut kā citādāk pavēršas. Bet arī pašā laikā vispār runājot par mākslīgā intelektā, ieviešanu tajos pašos sludinājumos, ka pieņemsim diezgan daudz tiek taisītas bildes, kur vecs dzīvoklis neizremontēts, kur uzpirkuma darījums, es aizmirsu vārdu runāt. Uzpirkšanas darījums, jā. Tu nopērci kaut kādu bišķiņu uzpirkšanu, bet ieliec sludinājumā, tagad viņš izskatās šādi, bet varētu izsīties šādi. Un sociālos diezgan bieži ir ļoti negatīvi uz to skatās. Tādā ziņā, ka tas ir jau maldinoši. Tu vajadzētu sludinājumā vienkārši atrunāt, ka kur 11, 12, 13 bilde ir vizualizācijas, kā varētu izskatīties. Tad baigi jautājumiem nevajadzētu būt. Un pārējās, protams, reālās bildes. Bet vienkārši to arī pieminēt tekstā, tā kā, lai cilvēki saprot. Protams, ja tur vienkārši saliec dažādas bildes, un tā tālāk, ka tur zina, ka sākumā neremontēts aiziet, pēkšņi pēc tam remontēts, un tad ir tāds, kas tur notiek.
kas te pārdots īsti. Jā, bet interesanti īstenībā, bet ja tu uztaisi mākslīgo intelektu tikai nevis izmainot pašas telpas parametrus, remontu tam līdzīgi, bet tikai mēbeļu iekārtojumu, tad ir teorētiski, ar ko tas atšķirās no reālā staginga, ko Amerikā izmanto. Jo Amerikā, cik es saprotu, diezgan daudz tāpatās to naudu investē, ko to ir tukšs dzīvoklis, viņi atved mēbeles, ko safotografē ar mēbelēm, pārdod, ar ko tas atšķirās. Bet tas tādā gadījumā, ja neizmanto tehnisko pusi tam dzīvoklim. Bet šitais ir labs, jo Zviedrijā, man liekas, kaut kas līdzīgs ir, ka tur pat atsevišķi pakalpojums ir, kas tev iekārto to dzīvokli, un tu viņu sabildē, tur pārdod, un pēc tam viņi izvāc ārā tās mēbeles. Un, cik esmu dzirdējis, ar brīžiem dežavju klientiem ir, ka, likās, ka ir smukāk un labāk. Bet viņus pārdod. Tas sanāk, kad iegādājas uz apskatīju, arī tās mēbeles arī ir, ja? Šobrīd? Nē, es vienkārši domāju, pieņemsim, ja taisa to stagingu saucamo, kad saved tās mēbeles, viņas uz apskatēm tur paliek tās mēbeles? Pēc vienošanās. Yeah. Kā kuru reizi. Jo, ja paliek. Bet tādā ziņā tur jau atrunāts. Jo ne visiem ir vajadzīgs mēbeles, pieņemsim. Tas atkarīgs no dzīvokļa. Ja tas ir vienistabas dzīvoklis, tur diezgan liela varbūtība, ka tās mēbeles vajadzēs, jo to pirks vai cilvēks, tur, nezinu, priekš pirmo īpašumu vai studenta, kuram tur universitāte netālu, vai arī tur kaut kāds pāris, kurai vēl fiziski nav iekrājies tas mēbeļu apjoms, jo viņi nav daudz reizes pārbraukuši. Divistabu dzīvoklis, tur jau jāskatās, var būt gan tā. Trīstabu dzīvoklis, bieži vien viņiem jau ir savas mēbeles. Viņi nevienu reizi jau ir pārvākušies, ir kaut kāds mīļākas, ko viņi paņems līdzi. Bet tas viss individuāli. To, protams, ir jāatrunā katrā apskatē. Un uzreiz ir jāpabrīdina, kas paliek, kas nepaliek, vai par kaut ko, par ko var vienoties. Jo tas ir būtiski, jo savādāk var gadīties tā, ka atbrauc paskatās dzīvokli, ar visām viss patīk, un pēkšņi, zināms, pieņemšanas nodošana sāk tukšs, un pat virtuvi izņemt ārā. Bet, ja ir atrunāts, ka nekas nepaliek, tas jau arī būtu aģentam jānokomunicē. Protams. Katram gadījumam, ka, hei, te nekas nepaliks. Jo tas var savādāk beigties slikti ar sliktu atsauksmi. Kā minimums. Jā. Jo, nē, protams, tas viss ir jāatrunā. Un tad vadītājiem ir papildus problēmas. Jā. Un tad ir visi jābīlo. Ko darīt? Jo mums ir bijušas situācijas, ka īpašnieks nepabrīdina un pirms pieņemšanas nodošanas akta visu izņem ārā. Atnāk uz apskati, aģents šokā, pircējs šokā un beigās sadīlojām, ka virtuvi atgriež atpakaļ, vēl kaut kādas lietas un tā kā viss ok. Jā, tur reku kā aģentam nav tas viegls darbs. Nē, aģenta darbs nav viegls, galīgi nav viegls, tāpēc tie, kas domā atnāk tur 3 mēnešos pusgadā ātri uzkapāt un tur miljonu nopelnīt. Uzcelšu māju un tad iešu atpakaļ strādāt. Tā nav īstā vieta, jo nekustamais īpašums tas vairāk tāda ilgtermiņa spēle, kur tikai ilgtermiņā būs rezultāts. Iepriekš man bija tāda vīzija un schēma, ka pirmais gads tas ir tad, kad tu mācies. Lielākoties mācies, veic jau kaut kādas darījumus, bet tu esi vēl zaļš gurts. Otrais gads, kad tu jau domā, ka tu visu zini, bet īstenībā vēl neko nezini. Un trešais gads, tu tā kā reāli, ka tu jau zini, māki, strādā, tagad tev atsauksmes arī nāk no klienti. Tev iesaka vienkārši tālāk, un tev klienti paši nāk. Tā kā no tā brīža tagad jau tiešām esi profesionāls. Bet tas arī individuāli un ir daudz nobīdes. Man jau ir kaut kāda aģenta pierādījuši, ka tur jau ar viņam savādāk tā schēma strādā. Tāpēc tas tā nosacīti. Pieredze labākā skola tomēr ir. Jo, protams. Jo, es saku, tas viss ir individuāli atkarīgs no tavām prasmēm. Jo kādam progress var būt ritīgi ātrs, kādam lēnāk. Tas, cik ātri mācās. Tur daudz nianses. Man liekas, interesanti nianses, ko, manuprāt, nevar ietekmēt, ir arī apstākļi, kuros tu ikdienā pavadi savu laiku. Tādā ziņā, ka ja tu strādā, pieņemsim, ja tu strādā Averu vidzemē, tad tu vari nokontrolēt to, kas notiek šeit, bet to, kas, pieņemsim, notiek mājās, ja tev kāds kaut ko austiņā stāsta vai ko, tad, manuprāt, tās ir arī lietas, kas jūs ņemat vērā, proti, kas ir, kāda ir tā dzīves situācija tam pašam cilvēkam. Viens ir iekrājumi kaut kādi, bet ko jūs ņemat vērā no tā visa?
Labi, tu domā, tā kā vai viņi strādā kaut kur, vai ir hobijs, vai kādā ziņā tu to domā? Nezinu paradumi, nezinu, kā stereotipiski, bet tas pats alkohols, nezinu, nedēļas nogalēs vai nezinu, smēķēšana it kā liekas subjektīva lieta, bet tāpat tās ir lietas, kas ietekmē tavu ikdienu, nu. Par smēķēšanu es neesmu baigi strikts pret to, ja tas netraucē darbam. Kopumā, ja godīgi, es pat par to baigi neesmu pievērsis uzmanību. Bet mums lielākoties kolektīvs ir tas diezgan sportisks, aktīvs un tādā ziņā ar alkoholu, man liekas, tur nevienam vispār nav problēmas, bet par alkoholu, jā, mēs pievēršam uzmanību, tas gan. Jo mēs arī katru pretendentu izpētam sociālos tīklus, paskatāmies, kādi posti ir un tā tālāk. Ja tur par ikdienas dzīvi kaut ko var arī brīžiem saprast, to man asistents dara. Pats to nedaru vairs. un par hobijiem tur ir jāskatās, jo aģenta darbs tas ir tāds 100%. Tā kā tev jābūt. Ja ir hobijs, ok, tad jāskatās, jo cilvēki saka arī ir dažādi. Ir cilvēks, kurš 100% strādā tikai šeit, varbūt, ka izdarīs mazāk nekā mamma ar bērnu, kur vēl, tā kā viņa vēl it kā, apdekrēts laikam nē, bet vienkārši negrib uz dārziņu, laist mājās sēž, un viņa tur līdz 3 var tikai strādāt. Un man ir bijis, ka tā mamma uztais krietni labāku rezultātu nekā aģents, kurš visu dienu malc. Tas arī viss tīri individuāli. Tur no cilvēku ļoti daudz ir atkarīgs. Bet es individuāli izvērtēju, piemēram, par to aģentu piesaisti. Pašā pēdējā pārbaudījumā, kur mums ir mājasdarba prezentēšana, arī slepenais uzdevums, ko mēs dodam. Tu tīri Tev viņš slepens, jo tu tagad tikko pateici, kas tas Es vienkārši izvērtēju raksturu. Man tur baigi brīžiem nav svarīgi, ko atbildēt, bet vienkārši kā reaģē stresa situācijās. Un pēc tam es izvērtēju arī sajūtām ieklausos, jo pa šitiem gadiem ir jau tāds sajūtu līmenis arī izveidojies. Bet es ne tikai uz sajūtām balstos. To es gribu pievienot. Bet jā, es jūtu, ka ir tā 50/50. Es neņemu. Jo es pa šitiem gadiem jau kaut kāds 7-8 reizes pievērsāts paņēmis, un realitātē tikai viens bija, kuru sanāca uz ļoti labu līmeni dabūt. Ar pārējiem agri vai vēl mēs šķīrāmies, vai no appusē, vai atlaisti, tur kā kura situācija. Bet tas ceļš, lai tev dabūtu viņu tā kā uz tām 8-9 ballēm, kā aģentu, lai viņš varētu strādāt, ir ļoti grūti. Un tev labāk ir paņemt tas, kurš šobrīd tur ir, 6 nosacīt un davilkt viņu līdz 9, nekā 1 un tur, līdz 5 viņu dabūt, ja? Ar grūtībām. Labi, līdz tam pašam 8, tur, man liekas, tāds ceļš ir jāaiziet, un tik daudz laika, tik daudz enerģijas, un tev arī nav garantijas. Jo man arī patika frāze, pēc kuras es arī vados, ka, ja trenerim liekas, tad trenerim nelieks. Un ja man ir 50/50, tad kaut kur ir problēma. Man atkal patīk teiciens, ja daudz liksies, sasitīsies, tādēļ nevajag beigi pieņemt. Amerikā ir teiciens, assumption is mother of all fuck-ups. Tādēļ nevajag pieņemt, vajag skatīties uz datiem un intuīcijai sekot. Jā. Ok, labi. Tajā kamerā. Ko Aver Vidzeme tagad meklē? Aģentu? Balstoties pēc mūsu sarunas, es kaut kā tā nopratu. Īstenībā aģents mēs meklējam vienmēr, un ja jums ir doma, vai jums ir doma, atkarībā kurā kamerā parādīšos, kad ir labākais laiks pieteikties, tagad. Pat ja mums nav sludinājumi, vai mēs aktīvi nemeklējam, mēs vienmēr izskatām. Tā kā, un ja ir labs kandidāts, un īstenībā mēs vienmēr izskatām. Tā kā iespējas, tā kā daudz laika neaizņems uztaisīt CV, motivācijas vēstuli un nosūtīt. Un tālāk jau ar jums sazināsies uz telefona interviju. Un ja jums ir tuvu pārdošana, vai arī jūs esat aģents, kurš strādā individuāli un grib pamainīt kaut ko, vai sasniegt augstāks virsos, droši rakstiet, izskatīs. Super. Paldies tev, Ivo. Atvēlēji savu laiku. Paldies tev.